Šalom. Un labdien arī, protams, par cik esmu latvietis. Šodien mēs parunāsim, kas ir aizvietošanās teoloģija kristietībā. Kā tā radās un kā viņa radās? Kādas ir viņas izpausmes uz šo dienu no tā laikiem, kad viņa sāka savu darbu, kā to pieņem kristietība, kā to pieņem pasauli. Taču vispirms es gribētu atbildēt evaņģēlistam Jurim Liepam, kur viņš atrakstīja manai meitai tādu ziņu. Un pajautā, varbūt pajautā tētim, cik etnisks viņa prāt ir svētais gars. Proti, Elohim Roah HaKadosh. Tieši HaKadosh šeit ir nepareiz uzrakstīts, bet tas būtu tā. Ja Dievs runā tikai ivritā, tad viņš nav tiesīgs saukt sevi par visu vareno, par mīlestību, par visu zinošo, par visu esošo un tā tālāk. Ja debesīm pastāv valodas barjeļa ar citu tautu cilvēkiem, tad tām veidot tuvību attiecībās ar jebkuru, kas nav ebrejs vai jūds, ir neiespējami. Ja ebreji dievām ir izņēmums, tad citas tautas ir pārpratums. Kā mums šīs zemes vienkārši nevajadzētu būt. Lūk. Šo atbildi saņēmu 22. augustā. Tā. Jā. Protams, es esmu meklējis atbildi, jā. Kaut gan man atbildi bija uzreiz zināma, jo Svētie raksti saka, Ješāpats saka Galatiešiem 3. nodaļa. Divdesmit 27. līdz 29. pantam. Šeit es lasu tulkojumu no ebreju jaunās derības, kuru tulkojumu es pats veicu, jā, kurš ir arī internetā, jā. Mūsu mājaslapā www.pasaulevaļā.lv. Viņš tur atrodās. Lūk, jo derībā ar Hamašjahu visi jūs Elohima dēļ, pateicoties savai uzticēšanai un ticības pakāpei, par cik jūs visi esat iegremdēti Mašjahā. Apģērti Mašjahā, kurā nav ne ebreja, ne citās mēlēs runājošās tautas, ne verga un ne brīvā, ne vīrieša un ne sievietes, bet Mašjahā derībā viss ir viens. Un starp citu, ja jūs piederat Mašjaham, jūs esat Abrahama sēkla un mantinieki saskaņā ar apsolījumiem. Daži iespējams, ka nav zināms, ko nozīmē vārds Mašjahs. Tas ir īvita vārds, kurš nozīmē svaidītais. Svaidītais, Mašjahs ir rakstos Torā, Tanahā,
ebreju jaunā derībā, viņš nav toties Kristus. Kristu nevar atrast ne Torā, ne jaunā derībā. Jaunā derībā, kas ir latviešu tulkotāji, viņš ir, protams, jā. Bet ebreju jaunā derībā viņš nav. Nav viņš arī Tanahā. Tas ir par šo atbildi. Nu, tagad es dodu savu atbildi, kā es to visu attiecās uz Juri Liepa. Rakstiet to, jo viņam ir viens, ja pastāv šī valodas barjera. Es iekopēju un atkārtoju, ja debesīm pastāv valodas barjera ar citu tautu cilvēkiem. Debesīm nepastāv valodas barjera ar cilvēkiem. Tos valodas barjera pastāv cilvēkiem ar debesīm. Sapratiet? Otrā tas viss notiek. Līdz šai pašai baltā dienai. Valodas barjera pastāv cilvēkiem ar debesīm. Jo ir tas sacīts. Tas ir Psalms 147 no 19. līdz 20. pantam. Viņš pasludināja Jākovam savu vārdu un Izraēlam savus likumus un tiesas. Tā viņš nav darījis nevienai citai tautai. Tādēļ tām ir svešas viņa tiesas. Aleluja. Visi tiesi, visi likumi, visi iestādījumi, kas ir doti tikai Elakima svētai tautai, Izraēlam. Ko tas viss nozīmē? Visi viņa likumi un tiesas tika doti caur Mošē un praviešiem ierakstītas Torā un Tanahā. Protams, ne latviešu valodā, bet aramiešu iekavās polē ivrīts un ivritā. Ik viens rakstu tulkojums ir tikai rakstu komentāri. Vienalga, kādā valodā ir Bībele. Tā ir tikai komentārs Torai un Tanaham. Un šajos komentāros Elakims, lai svētīja vārds mūžīgi mūžos, ir man atklājis, ka tikai 1/3 daļa viņa patiesības. Pārējais ir katras tautu tulkojuma rezultātā vai reliģijas rezultātā vai tautu kultūras rezultātā ir komentāri pielīgs klāt, tā uzrakstīts, kā tā tauta, kā tas rakstītājs sapratis, bet tie nav svētie raksti. Tas ir tikai komentārs Torai un Tanaham. Pats dārza eļas koka treknums, kas ir vārda garīgā izpratnē, kā rakstu mantojums, atrodas tikai Torā, Tanahā un Habrit Akadašā, kas ir ebrejānā derība, un tikai ivritā. Ivritā šis dārza eļas koks atverās. Dārza kultivētais, katru dienu kultivēs eļas koks. Par to stāsta Ravets Šaus romiešiem 11. nodaļā. Bet ja mums daži žari izvelkti, un tu meža eļas koka atvese būdams, esi uzpotēts viņu starpā un dabūjis daļu pie eļas koka saknes un taukumā, tad nelielies zaru priekšā. Bet ja lielies, tad zini, ne tu nes sakni, bet sakne nes tevi. Nu, lūk, rakstītājs liek saprast tikai vienu. Piepotēšanās ar latviešu vai kādām citām valodām pie viņas tautas, pie viņas svētās tautas ir problemātiska, ļoti problemātiska. Es pats teikšu,
Nezinu, bet tā ir problemātiska. Jo nezinot ivrītu, neatcerās raksti. Ja to saprot, tad ir iespēja pilnveidoties un apgūt šo valodu. Es cenšos tā darīt, būt kopā ar ivrītu zinošiem, dzirdēt šo valodu un runāt. Kas Elokimam patīk? Tās, ka tu, mīļais cilvēks, centies. Piespies sevi, ja vēlies iepazīt rakstu dziļumus. Un kā gan cilvēks var tikt piepoties pie viņa tautas Izrēla, nezinot ne Izrēla vēsturi, svētu laikus, to tradīciju. Kā viņš var tikt piepoties? Lūk, tā ir tā problemātiskā lieta, ja. Juris Liepa saka, ka viņš esot piepotēts, jo palīdzot ebrejiem daudz. Un tas labi, tikai vai tie paši ebreji zina, ka tikai darbi bez ticības apliecinājumi ir nederīgi. Vajag abus. Ja tu tici kam, tad vajag darbus. Vajag saprast vienu. Jo, ja tu no sava dabīgā eļas koka esi izsirsts un pret savu dabu esi iepauties dārza eļas kokā, tad nelielies zaru priekšā, bet ja lielies, tad zini, ne tu nesakni, bet sakne nes tevi. Es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu. Lai jūs nekļūstu pašgodi, proti, ka vienai Izraēļa daļai sirds tikusi apsveicināta. Lai izredzētie no pasaules tautām pilnīgā būs iegājušas. Redziet, latviešu tekstā ir rakstīts, lai tautas no pasaules, nav pareizi. Ir runa par izredzētiem no pasaules tautām, kurus Elokim izredz. Un kas tad iet runa? Iet runa par izredzētiem, nevis kā rakstīja Bībelē, jā, kad pasaules tautas. Tikai pēc Elokima izredzētības tiks piepotēti tie, kas pirmkārt ir paklausīgi sekojuši Ješā satītām. Bet Ješā sacīja viņiem, nekuniet savā starpā. Neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs, kas mani sūtīs, nepiesaistīs viņu pie manis. Un es celšu viņu augšā pēdējā dienā. Praviešos ir rakstīts. Visi viņi būs Jūd, Hei, Vau, Hei, iemātīci. Es rastu ceturjumatonis. Jūd, Hei, Vau, Hei. Visi būs viņa radītāji iemācīti. Katrs, kas dzirdējis manu tēvu, saņemot zināšanas no viņa, ir iemācīts. Tas tad nāk pie manis. Tieši tāds pats teksts, šis ir tulkojums saka no ebrejānās derības, bet apmēram tieši tāds pats teksts ir arī latviešu tulkojumā. Jā, tas ir Johanana 6, 44, 45. Tātad ik viens, kas tēvu ir dzirdējis un no viņa mācījies, tas tiek piepotēs, protams, viņš saņem Ješua dziedinošo upuri. Un ko tad, kas ir jāzina? Kas mums ir jāzina no tēva? Ko viņš ir sacījis? Kā viņš ir sacījis? Lūk, tas ir tas, ko ebreji praktizē. Toru, Tanahu, svētkus,
Protams, tur ir ļoti jāskatās, kādus svētus, kādas tradīcijas ir derīgas, padoties no Ješua, no ebrejānās derības, no Ješua sacītām. Ne viss tur der, protams, jā, tur jāskatās. Bet viņš ir sacījis visu to, un to redz Ješua. Un ja tu cilvēks mācies un dziļumus mācies ebreju vēsturi, piedalies svētkos, tas nozīmē, ka tu mācies. Taču mācīšanās ir viena par mazu, ir jābūt šai izpildē. Jo ticība bez darbiem ir nedzīva. To jūs labi ziniet. Tas attiecās ikvienu kristieši, ikvienu kristiešu mācītāju, ikvienu kristiešu bīskapu vai arhibīskapu. Tas, ko es saku, tas ir jāņem vērā. Jo nenotiek vienkārši tā, ka kristieši ir glābti, jo viņi tic. Ir rakstos uzrakstīts. Ja jūs esat tēvu dzirdējuši un iemācījušies, tad jūs saņemiet manu dēlu. Tad jūs varat nākt pie manis, saka Ješua. Tas pats teksts ar izmaiņām ir arī latviešu valodas bībelē, jebkurā jaunā derībā, jebkurā jaunā derībā uzrakstīts citās valodās. Viņš atrodas, tur. Bet tas ir jāsaprot, kad ir jāmāc. Ja šito Johana 6, 44, 45 tekstu nesaprot, ja pat kas ir vienkāršāk, viņa vērā viņa aizies garām, ko teikt, palaid gar ausis, nekas nenozīmē cilvēks. Cilvēks iet, kristies būdams, viņš es esmu piepūtējos, bet ka paprast, ko nozīmē piepūtēšanās. Viņš ticē vienkārši pāntus, kas ir kristiešiem kā pamats. Es teiktu, kā maldu pamats. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā viens ar mani. Tas ir pēdējais posms. Kad iet pie tēva, Kad iet pie tēva, Kad iet pie tēva, kad cilvēka mūžs ir galā. Tas ir aprakstīts viņa gala ceļš, Es esmu ceļš, dzīvība un patiesība. Ceļš, dzīvība. Tātad ceļš ir tas, kas pasacīts Johana 4, Johana 6, 44, 45. Tas ir tas ceļš. Tēvs ir jāzina, jāmācās. Un tad Ješua ņem pie sevis. Viņš vada, viņš došos dzīvību. Jo viņš ir nomiris par mūsu grēkiem. Viņš došos dzīvību. Un patiesība tāda, kad mēs visi būsim tur, kur aiziet mūsu gars, kurš nomirs, kad mēs nomirstam. Un tieši tā. Katrs, kas dzirdējis manu tēvu, saņem zināšanas no viņa. Tas ir iemācīts, tas nāk pie manis. Ko tad nozīmē, kas dzirdējis manu tēvu? Šis pants un nekādi nepatīk nevienam kristietim. Esmu to piedzīvojis pats. Man atbild, man nekas vairāk nav vajadzīgs, kā tikai Jēzus. Bet šeit Ješua saka, ja tu neesi dzirdējis, ko mans tēvs ir sacījis Mošē un praviešiem, tad tu nevari nākt pie manis. Dzirdējis ir viens, tas dzirdētais ir jābūt arī praktiskā ceļā, un tie ir svētki, to sagatavošana, izpildīšana. Tie ir Evedima svētās dienas, 7. dienas, kā šabata ievērošana. Nes kāpēc Kristiešu Vatikāns ir izņēmis
šo Adonais svēto dienu no kristiešu mācības un no katoļa katekizma. Viņš nav katoļa katekizmā. Šābats nav katoļa katekizmā. Svētā diena apgalvojot, ka Jēzus Kristus to ir atcēlis pēc savas augšām celšanās. Ješua atcēlis sava radītāja, mūsu radītāja, iecelto svēto dienu. Es nezinu, kādai tur jābūt saprašanai galvā, lai kaut ko tādu pasludinātu. Jūs man piedodiet, cienītie, gudrie mācītāji un kristieši, bet tas ir absurds. Tas ir, kā kādreiz man jaukā vecākā meita sacīja, tēti, tev ir aizgājis šīberis ciet. Nu, tas ir kaut kas līdzīgs tagad, jā. Kad atsek, kad to nav mācīt iešā. Šabats, 7. diena, jā. Un ko Elohims ir sacījis par savu svēto dienu? Paklausieties, ko radītājs sacījis pār savu svēto dienu. Un viņš to kļūdaini. Interesanti. Tad arī Elohima sacītais par savu svēto dienu būtu aplams. Un viņš to būtu kļūdaini atgādājis savam dēlam, pravieti Eceskielam, 20. nodaļā, 20. pantā sacīdam, svētījies manas svētās dienas. Ka tās ir par derības zīmi starp mani un jums. Un ka jūs atzīstat, ka es, Jūd, Hei, Vau, Hei, esmu jūsu Eloheihem. Šabats, 7. diena ir dota ikvienam, jau pasaules un cilvēku radīšanas beigu posmā, kā viņa likums ikvienam, kas tic, jo tā ir mūsu radītāja atpūtas diena, kur viņš atpūtās un pavēlēja arī mums nekādus darbus neveikt, un pats galvenais, kas ir tiešām pats galvenais, viņš šo dienu iesvētīja. Vienu dienu. Man meita atbild un kristieši atbild, man ir svēts visas dienas. Bet lūdzu, neviens tam pretī, ka tev viss dienas svēts. Bet ir viena diena, speciāli va šī viena diena, 7. diena, kur viņš priekš sevi iesvētīja. Un viņš pateica, ka šajā 7. diena jums nebūs nekādus darbus darīt. Ja kristiešiem visas dienas ir svētas, tad šīs 6 dienas, ja 5 dienas, viņi strādā. Viņi pelna maizi, bet ir sacīts, tev nebūs strādāt. Tātad strādājot un svētījot pēc kristiešu loģikas tiek pārkāps Elohima sacītais. Nu, lūk, kā tas ir? Es viņu savādāk nevaru saprast. Es domāju, to neviens savādāk nevar saprast. Šabats, 7. diena ir dota ikvienam, jau pasaules un cilvēku radīšanas beigu posma, kā viņa likums ikvienam, kas tic. Viņš šo dienu svētīja un iesvētīja to par svēto dienu. Es nesaprotu vienu, kā var nesvētīt to, ko Elohims ir svētījis. Vai kristieši, kuri nesvēto šo dienu, saņem viņa svētību? Nu, nesaņem. Tad viennozīmīgi, tas ir viennozīmīgi. Un pazūd arī viņa derība, pazūd
arī piepotēšanās stikls pie Izraela un Jekuda nama, kas ir Ebreja 8.8 uzrakstīts. Tas viss pazūd tikai ar vienu nepakļaušanās akta izpildi. Mēs svēto dienu, 7. dienu. Kristiešiem tā ir svētdiena. Viņiem nav vajadzīga svētā diena. Viņi īstenībā ir svētās dienas. Viņi īstenībā ir derības. Bet raksts apgalvo, ka tas tā nav. Tā vietā, kas tad ienāk? Tā vieta ienāk aizietošanas teoloģijā ar Jēzu Kristu, kas ir ar alfa un omega, ar grieķu evaņģēliju, ar svētdienu un lieldienām, ar Ziemassvētkiem. Un ar daudz ko vēl citu, kas nav rakstos. Mums der, un ne tikai der. Tas pat ir dzīves un dzīves jautājumi jāiegāmē. Jāiegāmē, jābildē, jo ko saka Ješua? Visi dēsi, ko maz debesu tēvs nav beidstījis, tiks ar saknēm izrauti laukā. Atstājiet tos, mīļie kristieši, atstājiet tos. Tie ir akliem ceļa rādītāji. Par ko notaukti tie, kuri netur šabatu. Viņi ir nosaukt par akliem. Tātad tie ir akliem ceļa rādītāji. Bet ja aklam ceļu rāda, tad abi divi iekritīs bezē. Šeit es gribu pieminēt evaņģēlistu. Ir tāds, ar ko mana meita satiekās un runājās, es nezinu kā tagad, bet tad, kad es biju Londonā, tad tas notika, jā, tāds Dankans, kur mēs uzrakstīju, un viņš man atsūtīja Bībeli ar saviem komentāriem, kur tie komentāri tieši runā par šo svēto dienu, kad tā nav Ješua mācība. Tā nav. Nu, viņam, protams, nav Ješua, viņam ir Jēzus. Tā nav Ješua mācība. Un ko mana meita apgalvo? Jā, viņš pēc augšnotešanās to ir atcēlis. Lūk, kādi maldi ir sludināti pasaulē, un tie ir sludināti. Un es lūdzu dzirdēt Duncan kungs. Paņēmi un izpēti rakstus. Paņēma kopā ar tavas sievas, kura pēc ziņām, kuras es ziņu prot latviešu valodu. Izpēti mājaslapu, fonda mājaslapu, mana fonda mājaslapu. Pasaulevaļā.lv. Pasaulevaļā.lv. Tur ir aprakstīts, kas der cienīto Dankā, tev apgūst. To tev der obligāti. Un tieši tagad, kad es palūdzu izņemt laukā šīs bībeles, nedāvināt šīs bībeles ar taviem komentāriem, kuri ir maldīgi, man izveida no sava saita, no sava, es tur nevaru vairs rakstīt, tur nevaru neko pasniegt. Lai nu būtu tā, kā tu vēlies, tas ir tavas priekšrocības tā darīt, jā, protams. Tu esi daudz ko darījis, jā, ar virtuvi, ar ēdienu virtuvi šeit Latvijā, darbojies, ņēmies. Man meita pastāds, jā, viņa tikai labas tādas atmiņas par tevi ir. Bet visas šīs
gremēšanās vannā, kur ir stāvošais ūdens. Tas nav nopietni. Jo ir viens, jā, kas to dara. Bet kāpēc tā notiek? Juris te raksta, jā. Arī Jurijam ļoti der apskatīties un pārbaudīt manis sacīts, ko es saku par to, ko Ješā saka, kad visi dzēsi, ko mans debesu tēvs nav dēstījis, tiks izrādījies sakni laukā. Vai svētdien ir no tēva teicīta? Nav. Svētdienas vārds vispār neatrodās nevienā bībelē. Viņš nav tur. Tātad tas ir kādas tautas tradīcija, jā. Es vēlāk nolapsīs. Man šeit ir uzrakstīts. Šeit šīs prezentācijas stāvpalīdz apakšā. Tur ir tekstiņš, jā. Kas to ir izdarījis, kā to izdarījis un kāpēc to ir izdarījis. Tie ir vispasaules koncepti, jā. Bet es turpināšu lasīt. Kā jau sacīju, raksti saprotam tikai svētās tautas valodā, raksti. Un es to domāju īrītu. Debesīm ir sava valoda, garu valoda. Tā visiem ir viena. Tā es to saprotu. Taču uz zemes citās melēs runājušiem katram ir dota sava valoda. Ir dots saprast rakstus tik daudz, cik Elšadai dod. Elšadai, tas tulkam nozīmē, es dodu tev, cik vajadzīgs. Es te dodu pietiekoši. Jā. Taču zemes citās melēs runājošiem, katram ir sava valoda, katram ar savu valodu ir dots saprast rakstus tik daudz, cik Elšadai dod. Līdam saprast, ka viņš pasaulē cautām dod kaut ko atšķirīgu pretēji savai tautai. Un ko tad viņš dod atšķirīgu? Izraēlam tas ir uzrakstīts Dvarim 4, 1, 19, kur tieši 19. pāns liek uzkurus manis sacītos. Izraēlam Dvarim, tas būtu 5. Mūzes. Jā. Un kad tu nepaceļ acis uz debesīm, viņš runā ar Izraēlu. Kad tu nepaceļ acis uz debesīm, savas acis uz debesīm, uzlūkotam sauli, mēnesi, kā arī zvaigznes, visu zvaigznēju pulkus debesīm. Un kad tu neliecies kārdināties un nekrīsi ar savu vaigu pie zemes, lai tu tiem nekalpot. Ko? Jud hei vahei, tavs Elohim, ir piešķīris pār godinājuma priekšmestiem visām pārējām tautām zem debes. Par godinājumu priekšmetiem visām pārējām tautām. Tātad tas, kas ir aizliegts Izrēlam, ir dažas lietas, kas ir atļautas visām tautām zem debes. Tātad tas, kas šeit pāns mums ir aizliegts svētai tautai, to visu Elohim dod par godinājuma priekšmetiem visām pārējām tautām viss debes. Jā. Tātad sauli, mēnesi, zvaigznes, visus zvaigznes debes pulkus, zodiakus un tā tālāk. Nu, viss, kas ir radīts, ko cilvēks var izdomāt, ko viņš pielūdz, jā. Kristieši sevišķi. Kristieši iet runa, jā. Ot, to viņš ir devis kā godinājumu priekšmetiem. Būtu jau labi un svētīgi, ja tās tiktu izpildītas. Taču tautas un ciltis no godināšanas sāka tos priekšmetus pielūgt un upurēt.
izveidot kultus un reliģijas, kā pielūgsmes objektus. Un kas izveidojās? Izveidojās elku pielūgšana. Un tā tas turpinās līdz mūsu dienai, kur katrai tautai ir savs dievs. Latviešiem tas ir dievs, krieviem tas ir bog, angļiem tas ir good, un lietuviešiem tas ir dievs. Katrai tautai ir savs. Kā jūs uzskatāt to, jā? Varētu uzskaitīt vēl daudzus elkus. Elohimis devis man atklāsmi. Jā, viņš man ir devis atklāsmi, likdam uzsvaru uz to apstākļu, ka ir jāpielūdz Elohims un neviens tic. Jo viņš saka, visu, ko es jums esmu teicis, to ievērojiet, bet citu dievu vārdus nepieminiet. Kā tos nedzirdētu nākam no jūsu mutes. Tas ir uzrakstīts Smot 23:13. Tas ir 2. mūzes. Iet runās ar Izraēlu. Jā. Citu tautu vārdus nepieminiet. Bet cik daudz tulkojumos mēs neredzam. Sevišķi Tora, kur ja mēs pērkam Toru, ir ivri izvrakām un pretī ir tulkojums. Ir sinodālai tulkojums. Ir precīzi, kaut ko nevis precīzi varat sacīt, bet kaut ko daļēji ir precīzi, ir izpildīts no ivri tulkojuma uzrakstīts krievu valodā. Bet visur pastāv pārsvarā pastāv vārds bog. Ko šis citrs vārds, jo ivrietā stāv vārds Elohim. Taču es domāju un zinu, ka kad ir iespējama žēlastība no Elohima un tik cilvēks, jūtot ebreju sakņu atzimšanu sevī, sāk ievērot visu to, ko Elohim ir sacījis un pavalējis savai svētai tautai. Pildot un paklausot rakstiem. Tad nākošie panti pielūgt un izrunāt svešu dievu vārdus tiek uzskatīti par avot zarā, sveša mācība. Man šeit ir uzrakstīts. Pirmā laika 16, 25, 26. Jo liels ir Jud Hei Vav Hei tetragamatons. Jo liels ir Jud Hei Vav Hei un ļoti augsti slavējams un viņš bijājams par visiem dieviem. Jo pagānu, visu tautu pagānu dievi ir elki. Tas ir rakstīts, jā, pirmā laika 16, 25, 26. Un Jemijāhu līdzīgs pāns. Jemijāhu 10, 11. Tā jums būs sacīt, tiem dieviem, kas nav radījuši debesis un zemi, jāpazūd no zemes un šeit apakš zemes. Un šeit apakš debesis atainojas. Un šeit apakš debesis. Tiem dieviem. Par kādiem dieviem iet runa? Ir teksts šeit runā par Elohim. Tātad tiem Elohim, kas nav radījis debesis un zemes. Tātad, ja ir citā vārda nosaukums, vienalga, vai tas ir dievs, vai tas ir bog, vai tas ir dievs, vai gud, viņš nav Elohim. Viņš ir tautu izdomāts. Tie ir elki. Psalms 96, 5. pāns. Patiesi visi tautu dievi ir elki.
Nu, lūk. Un plus vēl klāt jāpieliek ir Švota 2.3.13, 2. Mūzes, 2. Mūzes 2.3.13. Visu, ko es jums esmu teicis, to ievērojiet. Bet citu dievu vārdus nepieminiet, ka tos nedzirdētu nākam no jūsu mutes. Es gribējušies pielikt klāt Šlomo. Nu, tas ir tas pats, kas Šalamans. Salam pamātībai 30. nodaļa. 6. pāns, jā. Kur iet runa par to, ka nepieliesiet pie mana vārda neko klāt, vai neatņemiet, lai es jūs neuzskatītu par melīgiem un jūs nesodītu. Redziet? Tātad, ja tu dari to, tu tiesi uzskatīs par melīgu, un tu uzskatīs par, un tu saņemsi sodu. Tas izpaužās visādākā veidā. Nu, lūk, tāda ir manā atbildē tev, cienītais Juri Liepa. Ir ļoti jāsaprot šī piepotēšanas nozīme. Ir jāpalīdz. Tas ir pareizs sākums, ko es pateicu tev, Juri. Tas ir pareizs sākums, kad tu pielūdz, kad tu palīdz ebrejiem, jā. Ļoti palīdz, jā. Viņi, es domāju, ka viņi labprāt pieņem tavu palīdzību, jā. Taču arī viņi zina, ka tu esi kristietis. Tālākās darbībās, tur jābūt gara ticībai, lai varētu veidot tālākās attiecības dziļākas. Ja? Es tagad gribu nolasīt tieši to, ko es apstulēju, no kurienes nāk šī aizvietošanas teoloģija. Kas tā tāda ir? Nu, lūk, šeit es lasu, jā. Žēl, ka man nav ar ko parādīt, bet nekas, es lasu šeit. Šeit, no pirmā. Imperatora Konstantīna runa Nīkijas koncilā 325. gadā mūsu ērā. Es zinu, ka labi vajag dzirdēt, vai ne? Tur mēs pārbaudīsim, kā tad dzirdamība ir. Jā, nu rādās, ka labi, jā. Tā, viena meklīti. Jā. Nu, lūk. Šis teksts ir oficiālās teksts, viņš ir internetā krievu valodā. Viņš ir tulkots arī latviešu valodā. Un šeit viņš ir jūsu zināšanā. Es sevi ļoti iespēju būtu noklausīties ikvienai kristiešu mācītājai. Laik zināt, pasaulē Romas baznīcas pareiticīgo un ruterijāņu baznīcas neparādīto, jā. Neparādīto vai aplēto patiesību par pirmo Nīkijas koncilu vadlīnijām un imperatora Konstantīna uzrunu koncilā. Imperators Konstantīns baznīcām saka: izvēlot augstākās dievības svētkus un ziedošā uzplaukumā sabiedriskas lietas, es uzskatu par savu pienākumu pielikt spēkus pie tā, lai laimīgais daudzums katoliskās iekavas
vispasaules, katoliskās vispasaules baznīcas saglabātu vienotu ticību un apvienotos neliekulotā un patiesā mīlestībā un harmoniski savienotos savā uzticībā visaugstākajam Elokimam. Jūs saprotiet, tu nav rakstīts visaugstākajam Elokimam, tu rakstīts visaugstākajam Dievam. Es rakstīšu tā Dievam. Tā te oriģinālā Dievam. Bet visu to var sasniegt stingrībā un pārlietībā, ne savādākā pārvaldes ceļā. Ar to pašu mērķi, kas skar mūsu svēto reliģiju. Visiem bīskapiem, jeb sliktākā gadījumā daļai no tiem, kuri sanākuši šeit kopā. Un tā, sasautot lielāko vairumu no viņiem un piedaloties pašam, es biju viens no jums iekavās un nevaru noliekt, kā ļoti priecājos par iespēju būt jūsu līdzkalpotājs. Viss tika pārbaudīts, līdz kamēr gaismā nenāca vienprātīga doma Dievam vēlamam, kurš redz visu, lai nepaliktu neredzami nekādi iemesli dažādiem uzskatiem un strīdiem attiecībā uz ticību. Es lasīju tā, kā ir oriģināla. Dievs nerakstīs. Šeit man ir rakstīs ar Elokimā, bet rakstīs tā kā oriģinālais. Kad pacēlās jautājums par Lieldienas svēto dienu, es ar vispārējo piekrišanu mērķiecīgi tika atzīts, ka svētki tiek atzīmēti visiem vienā un tajā pašā dienā visapkārt. Ja kā var būt vairāk kā piedienīgi, vairāk kā godīgi, viennozīmīgā kārtībā un pēc noteiktām tiesībām. Un patiesībā, pirmkārt, visiem izlikās ārkārtīgi nepiedienīgi tas apstākļus, ka svinot šīs svētīgās svinības, mums ir jāpieturas pie jehudu ieražām, kuri ir apgrēcināti ar nelabo un nosverējot savas rokas ar smago noziegumu un pelnīti ir aptumšoti savos prātos. Redziet, kāda analīze, kāds kriterijs dos par jehudu tautām, ebrejiem. Tāpēc ir nepieciešami atkāpties no šīs tautas pieredzes, iepazināt uz visiem laikiem, uz visiem pasaules gadsimtiem šīs parastās svinēšanu likumīgā kārtībā, kuru mēs glabājām no Dieva dusmības dienā līdz šai dienai. Un lai mums nebūtu nekas kopīgs ar naidīgām jehudu salašanām. Tā tiek nosaukt svētā tauta, naidīgie jehudu salašanas. Mēs esam pieņēmuši citu veidu no mūsu glābēja. Priekš mūsu svētās reliģijas vairāk likumīgi apliecinošs ceļš, sekojot šim ceļam vienbalsīgā vienprātībā. Mēģināsim izvairīties, mani augstie cienījamie brāļi, no šīs pārāk nospiedošās sadarbības. Un tā augstākā mērā būtu netaisnīga, lai viņi pastāvīgi paaugstinoties, iedomājoties, kāpēc viņu piedalīšanās mēs neesam spējīgi mums noliktā kārtībā izpildīt šo paražu. Un kā var domāt tie, kuri pēc traģiskā kunga nāves tikuši pievilti un nospiesti savos spriedumus, neatpazītiem instinktiem vadīti visur, kur vien viņus vadīja viņu iedzimtais neprāts. No tā un līdzīgās situācijas viņi neapjauš patiesību, atrodoties vislielākā maldīgumā tajā vietā, lai saulētīgi izlabotu savu izskaistinātību. Viņi atzīmē Lieldienas
divreiz vienā un tajā pašā gadā. Šis ir nesaprotams. Kāpēc mums jāsaka viņa pēdās? Kāpēc mums jāsaka viņa pēdās? Kas ir likumīgs un pareizs ceļš? Bet ja man sacītais liekas nepietiekoši, tad lieku priekšā jūsu smalkai ievērībai, lūdzot un būt neatlaidīgiem nekādā gadījumā neatļauj. Lai jūsu tīrās smadzenes apgrētinātos papildus mācībā ar šī nelietīgā izzimšana ieražām. Svētā tauta tiek nosaukt par nelietīgā izzimta ieražām. Nelietīga izzimta. Un starp citu, jāņem vērā, ka katra iejaukšanās šīs lietas svarīgumā un bija tik nopietnas reliģiskā iestādē būtu augstākā mērā saprotam par noziedīgu darbību. Es atvainojos. It kā kungs novēlēja un norika mums vienu svētku dienu atbrīvošanas atcerēja. Un tieši viņa svētās dienas atcerēja. Un viņam patikās, lai viņa baznīca būtu vienota, kuras dārlībnieki, lai gan izskaistināti pa dažādām vietām, visi barotos no vienīgā gara, kas ir Dieva griba. Lai nepaliek apslēpta pilnveidošanās jūsu svētumā, un lai cik daudz slimīgi un nepiedieni būtu tas, ka vieni, kas pārtietuši jaunās kārtības smagumu, bet cits ir aplikuši sevi ar līksmošanas vienā un tajā pašā dienā. Bet pēc lieldienā vieni ir sevi apveltījuši ar līksmošanu, turpretī citi šajā pašā laikā sevi ir nolēmusi veltīt gavēņiem. Un tāpēc man liekas, ka katram vajag saprast, ka dievbijīgas gribas izpildīšanās izriet no tā, lai ar šādu attieksmi pilnveidotu jaunu mācību un sekot jaunai kārtībai. Un kā ļoti nepieciešami ir nodiktēti izlabot šos trūkumus, lai mums nebūtu nekas kopīgs ar nodevējiem un slepkavām, kuri nonāvējuši mūsu kungu. Tā ir kārtība, kuri jāievēro visam rietumu baznīcām, tāpat arī ziemeļu un dienvidu daļās, visā pasaulē un nedaudējam arī austrumu daļā. Un augstākā mērā tika domāts par taisnīgām un godīgām vispārīgām interesēm, un es devu sev vārdu iestāties par jūsu atbalstu šajā nolikumā. Un tieši kā paražā, kurai seko Roma, un pa visu Itāliju, Āfrikā, Ēģiptē, Spānijā un Galijā, Lielbritānijā un Lībijā, pa visu Grieķiju, Āzijas eparhijā, Pantē un Silīcijā, ar jūsu labvēlību būtu atbalstāms, ņemot vērā reliģiski, visiem būtu jāieklausās tas, kas dod saprāta balss, ko dod saprāta balss, jā. Un nebiedoties ar cīcību, pazaudējušiem jebkuriem. Un, lai saprastu šo satītu, jārada secinājums. Un te ir atzīmē, ka pēc vispārējā atzinumā, ka šie svētie svētki lieldienas jāatzīmē vienā un tajā pašā dienā, jo neliederīgi būtu tik svētītā iestāde un pielaist kaut kādas citas iedzimtības. Tāpēc labāk ir sekot tam lēmumam, kurā izdevās nepieņemt dalību grēkā un nepiekrist citu maldīgumam. Un šeit iet runa par Jehudu Pesach, jā. Notika situācijā, iesaku pieņemt debesīgo un patieso dievbijīgo novēlējumu, ja
Svētā koncila bīskapu iestādījumos jāizskata, kā, jo svētā koncila bīskapu iestādījums jāizskata kā dievīga griba. Tāpēc visiem mīļotiem brāļiem paziņotājiem par uzrakstīto jūsu pienākums ir pieņēmt un apstiprināt šos argumentus un pašas svētās dienas ievērošanas. Jo, kad es atradīšos pie jūsu dārgās klātbūtnes, kas man ir tik patīkami, man tiktu dots iespēja vienā un tajā pašā dienā būt kopā ar jums, svinēt šos svētos svētkus un visādi par to priecāties, redzot, ka vēlna viltība ir pārkāpta ar dievišķu spēku un manu līdzdalību. Ka jūsu ticība, jūsu miers un jūsu vienotība visur zied, lai sargā jūs Dievs, mani mīļotie brāļi. Nu, lūk, un šeit ir jau komentētāji kritērijs oficiāli par šo, tālāk sekojas, jā, par šo Konstantīna koncilu uzrunāja, jā, kā viņš uzrunāja. Un komentārs saka, ko lūk. Šajā vēstulē Konstantīns oficiāli apstiprina anti-jehudaisko platformu priekš baznīcu doktrīnām un praksi un paziņo neieciecību pret jehudu, pret svēto tautu un atsvešināšos no viņiem ar vienīgām pareizām kristiešu attiecībām. Šo anti-jehudaisko platformu Konstantīns piespēlēja Jēzu. Mēs pieņemam citu veidu no mūsu glābēja. Mūsu svētajai reliģijai ir atvērts vairāk kā likumīgs un pareizs ceļš. Sakarā ar Lieldienas pieņemšanu Nīkijas koncilā tikai pieņems anti-toras kurs, anti-tora, tas ir pret, cits liekas, cits teiciņā, ar kuru Romas baznīca rēķinājās, ņemot palīgā zobenu un inkvizīciju, lai tikai tiktu pārsvītroti pieņemtie koncila nolikumi. Baznīca pārstājā būt Ješua baznīca un kļuva par Konstantīna baznīca. Viņa vairs nebija Mašjaha līgava. Viņa kļuva par Cēžara līgavu. Lūk. Zīmīgi ir tas apstākļs, ka šīs izmaiņas skāra tāda skaidra un it kā nenozīmīga datuma Lieldienas svinēšana. Noteikusi toreiz noteikusi Pēcak svinēšana 14. dienā 1. mēnesī. Un tajā pašā laikā Pēcak tika upurēts Ješua Hamašjak. Jā, lūk. Kad ir jātur Lieldienas, cienītie kristieši? 14. dienā 1. mēnesī. Apostolis Šauls, kura kalpošana bija vērsta pie citās valodās runājušām tautām, ievēriet Toras un ebreju jaunās derības datus. No Nīkijas koncila laikiem baznīca, kuru vadīja Konstantīns, vairāk negribēja ievērot rakstu datumus, tā kā tas bija pārāk jehudaisms. Šeit radās tas antisemītisms. Šauls bīdināja ticīgos no citās vēlēs runāja no tautām Romā. Viņš teica, nepacelieties augstāk par dabīgiem zariem. Nepacelieties augstāk par ebreju tautu. 3 galvenie aizvietošanas teoloģijas nolikumi no 1. Vispasaules koncila Nīkajā. 1.
augstprātība attiecībā pret jehudiem, Elahima plāna Izraēlam ignorēšana un pasaules pārveidošana. Vadītāji, kuri uzkundzējās, bet nekalpoja. Ir ļoti svētīgi atcerēties visiem, kāpēc Elahima prāta Jehudēja atnesa evangelizāciju citās mēlēs runājot tautām. To izdarīja Jehudā. Un no vēstures jau 1247. gadā pāvests Inokencijs IV. Savā aicinājumā, ko viņš nosauca par vēsturi ebreju aizsardzībai, rakstīja, cik šausmīgi, ka viņi, ebreji, ir vēl nelaimīgāki zem kristiešu vadības, nekā viņas senči zem faraona varas. Līdz šai dienai pasaulē valda baznīca, kura norādīja Mūzus Toru un ebreju tautu. Un tagad ir pienācis laiks viņai no tās Bābeles iziet. Tas baznīca tiek nosaukt par Bābeli. Amen. Es tam piekrītu. 1973. gadā pavisam neilgi pirms nāves Romas pāvests Jānis 23. sasādīja šādu lūkšanu. Mēs tagad saprotam, ka daudzus gadsimtus mūsu acis bija aklas un mēs neredzējām, cik brīnišķīga ir izredzētā tauta. Un jau tā neredzējām viņā savu vecāko brāli. Mēs saprotam, ka uz mūsu pieres guļ Kaina zīmogs. Gadsimtiem asinīs un atcerās Ābels gulēja tāpēc, ka mēs aizmirsām tavu mīlestību. Piedod mums, ka mēs nolādējam ebrejus. Piedod, ka mēs ar šo lāstu sitām tevi krustā otru reizi. Tas viss ir uzrakstīts ebreju gudrība, rabīns Josif Teļuskis, Rostovā pie Donas, izdevnieks ar Fēniks, 2001. gads, 411 lapus. Jā. Lūkšana ir raidīta augšā debesīs. Lūkšana, bet nožēlu nav. Es neredzu nožēlu nekādu pie Vatikāna, pie Romas katoļu baznīcas. Tie paši darbi turpinās. Nožēlas nav. Vai šī pāvesta Jāna 23. lūkšanā ir patiesas lūkuma, patiesi no sirds nākuši lūkšana. Grūti spiest. Ticamāk, kad jā. Bet izpilde turpinās tāda pati, kāda viņa ir šobrīd. Un psalmā 114.4 sacīts, ka vai te nav nekādas saprašanas ļauna darītājiem, kas sēd manu tautu un kas gan ēd adanai maizi, tomēr nepieksadam viņu. Starp cilvēku tēliem nav neviena, kas dara labu un meklē Elohimu, tāpēc, ka viņi sēd viņa tautu. Un neviens no šiem cilvēku dēliem nepiesauc Adonai vārdu. Un šeit vienkārši secinājums viņš ir sacītā. Tie, kas sēd viņa tautu, nav nekā kopīga ar viņa tautu. Un viņi nav pieskatām tiem, kas dara labu. Tas arī šeit būtu viss. Tāds rok ir šis Nīkais koncils, pirmais koncils, Vicevienas koncils, jā. Protams, ka Nīkai pirmais koncils, viņš notika 335. mūsu ērā. Un pēc šī koncila vadlīnijām darbojās
kristiešu ticīgiem, Vatikāns, kurš vārda visus šos iestādījumus, kurš vada ikvienu valsti. Jā, jo nav noslēpums, ka ik viens prezidents, kurš nāk pie varas, brauc pie Vatikāna, saņem norādījumus, kā viņam vadīt valsti. Tas viss ir atklāts jau. Tas tika atklāts tad, kad man tika atklāts tad, kad sākās pretinieka diversija pret Ukraiņu tautu. Un es lūdzu tagad, mīļais dārgie Eligēna, lai viss sacītais mans, ko tu Dievam šodien pasakīts, nonāktu pie cilvēku dzirdīgām ausīm, pie dzirdīgām sirdīm. Svētī Juri Liepu, svētī Dankanu, svētī manas vecākās meitas Danas, saņem to pateicību. Kas ir alfa un omega, un kas ir alef un tau? Atcerētos, nesekotu līdz, bet pārbaudīt rakstus, nesekotu līdz tiem, kuri stāsta patiesību. Kā gaisu nesoši, bet kuru darbi nesakrīt ar patiesību. Tēvs, lūdzu, atbalsti šo manu, sadari šo lūkšanu, mīļais Tēvs, dod žēlastību, lai notiek tā svētais prāts, svētī un vadi. Aleluja, slāvte. Ja šo vārdu es lūdzu pateicos, mīļais Tēti, amēn. Aleluja.